Labdien! Mani sauc Sarma. Un man ļoti liels prieks, kad tātad varu jūs iepazīstināt ar šādiem te jaunumiem. Es strādāju ar RVA NFT ekosistēmu, un mums ļoti, ļoti ātri izdarīja tātad solījumu, piepildīja solījumu, un mums jau ir izveidots informatīvais bots. Ko tas mums dod? Un ne tikai mums, bet arī cilvēkiem, kas grib uzzināt, kas tas RVA ir un ar ko šī ekosistēma nodarbojās. Tātad jums ir ļoti ērti šādā veidā pašiem mierīgi, tad, kad jums ir laiks, apskatīties visu informāciju par šo ekosistēmu. Jūs varat iziet cauri visiem punktiem, apskatīties, tur ir arī Vera. Vera jums vispār visu izstāstīs pa solīšiem, kas, kur, kad ir jādara, un arī tātad uzzināt par pašu ekosistēmu, par plāniem un par to, kas tagad jau ir. Tad, ja tas jūs visu apmierina, tad jūs droši varat doties tālāk. Tātad šeit jūs pilnīgi ar visu varat iepazīties, pat neieejot ekosistēmā, uzzināt visu, kas un ko un kā, un sazināties arī ar cilvēku, kas jums ir iedevis šo informāciju. Savukārt, ja jums ir neērti rakstīts, tad cilvēks noteikti redzēs, ka jūs esat ienācis viņa informatīvajā botā un var sazināties arī ar jums. Tas ir ļoti ērti. Tātad, ja jūs apskatot šo informāciju, esat sapratis, ka šis ir veids, kā jūs varat tātad papildināt savu finansu portfeli, nodrošināt savu nākotni, tad droši iet tālāk uz platformu un pievienojieties tātad mūsu ekosistēmai. Pirmām kārtām jums ir jābūt makam, kurš nav saistīts ne ar vienu kontraktu, jo 2 kontraktus uz viena maka jums neļaus pievienot. Tas ir ļoti svarīgi. Jums jābūt tīram makam. Viss populārākais un visērtākais ir MetaMasks. Viņu ir ļoti daudz, jūs varat izvēlēties jebkuru, tas nav būtiski. Tā kā viss ir ļoti, ļoti ērti sakārtots tieši lietošanai, gan informācijas uzzināšanai, gan arī pašā ekosistēmā. Ar ko varbūt šī ekosistēma atšķirās no ļoti daudziem projektiem, kas strādā internetā, tieši ar to, kad jūs šeit varat pilnīgi brīvi izvēlēties. Jūs varat būt tikai pats priekš sevis ekosistēmā un vērot, kādi nāk jauni produkti, finansu produkti, kas ir dotā momentā, kas būs, kā tas viss strādā, un pats savā nodabā lēnām veidot savu tātad finansiālo portfeli. Savukārt, ja jums tiešām dotā momentā ir vajadzīgs darbs, vai jūs gribat ar kaut ko nodarboties, vai jums vienkārši patīk strādāt ar cilvēkiem un dalīties ar informāciju, tad šeit jūs varat arī ļoti labi nopelnīt tātad uz partneru programmas. Tā kā katram ir pilnīgi kaut kas, ko viņš var atrast priekš sevīm. Lūk tā, kā tas īsti notiek. Tātad ir 2 veidi. Vai jūs varat noskanēt kodu, vai jums ir atsūtījis kāds draugs saiti, lai jūs uzzinātu vairāk par šo ekosistēmu. Tad izejiet cauri visām instrukcijām, iepazīstaties. Ja jums ir interesi, tad ejiet tālāk uz ekosistēmu, tātad sakonektējieties ar maku, apstipriniet to cilvēku, ko jums sistēma parāda, kas jums ir iedevis šo informāciju, un ja jums pašam ir nepieciešams šāds te bots, tad jūs spiežat uz mana kabineta, un jums bots sāk ar jums komunicēt, tātad viņš jūs sūta uz jūsu ekosistēmas kabinetu, paņemt jūsu tātad referālo saiti un ielīmēt botā. Tad, kad jūs to esat izdarījis, bots jums rāda, kad viss ir kārtībā, un mēs varam turpināt tātad darboties. Jums tiek dota sava referālā saite, un jūs varat padalīties ar informāciju. Kā jau es minēju, mums jau ir produkti ekosistēmā, un šis būs ļoti populārs, es domāju, jo visi, kas strādā, ir kādreiz saskārušies ar kriptovalūtām, mēs zinām, ka šeit ir tāda viena nianse, kad kriptovalūtām ir vairāki tie saucamie networki vai ķēdes, un jūs nevarat sūtīt, pieņemsim, to pašu USDT, kas ir uz BNB ķēdes, pa taisno uz USDT, kurš ir uz Trona
ķēdes, ja? Un tādēļ viņas ir jāsamaina, lai viņi būtu vienā ķēdē, un tikai tad mēs sūtam, ja? Tad, lūk, ir tāda problēma, kad īstenībā šis pakalpojums ir diezgan dārgs, ja? Un viņu nemaz tik viegli nevar atrast, kur to var izdarīt. Un tad sākās tas riņķa dances, kad nauda tiek dzenāta no vienas biržas uz otru biržu, un katrā vietā mēs atstājam kaut kādu daļu savas naudas. Tad šeit ir izveidots speciāli bridžs, ja, RVA bridžs, kurš ar ļoti mazu komisija ir tikai 0,05%, dod iespēju šīs te darbības veikt ļoti vienkārši un ļoti ātri. Mums ir apmācība šim te visam, tie, kas nesaprot, tie, kas to zina, tie jau to māk, ja, bet ja mēs salīdzinām kaut vai Metamasku ar RVA bridžu, ja, tad jūs redzat, uz $1000 cena jau ir iespaidīgi atšķirīga. Bet iedomājieties, ja jūs mainat 10 000 vai pat vairāk, tad jūs iedomājaties, cik jūs varat ietaupīt. Un es vienmēr saku, to, ko jūs neiztērējat, to, ko jūs ietaupat, to jūs nopelnat. Tā, pagaidām, tātad vasarā mums būs pašiem sava karte. Viņa būs izdevīga ļoti daudzos virzienos, tātad ļoti lieli limiti. Mēnesī līdz 2 miljoni. Dienā es, ja nemaldos, ka es jums nesameloju, man liekas, ka 200 000 drīkstēja iztērēt ar šo karti. Bet kas būs pats interesantākais, kad viņai būs tāda funkcija, ka jūs varēsiet arī nepievienot visiem darījumiem tātad IBANu, un tas nozīmē, ka jūs būsiet praktiski neredzams. Jo mums ļoti bieži gribās palikt mazliet neredzamiem no tām instancēm, kuras prasa no mums naudu. Ja? Bet dotā momentā, izmantojot šo brīdžu, jūs varat droši aizskaitīt naudu ļoti ērti uz savu Revoluta karti, ja? Un iet veikalā un tērēt, ja? Vai no uz jebkuru citu jūsu karti, ko jūs lietojat, ja? Nu, pieņemsim, nav BNB tīkli šī kartē. Tad jūs varat samainīt uz to tīklu, kas jums ir, vai uz to valūtu, kas ir jūsu kartē, un aizsūtīt pat taisno no jūsu pievienotā maka ekosistēmai uz jūsu karti. Tā kā, jā, tas viss ir ļoti ērti sakārtots jau. Lūk, tātad paliek, vai nu jūs uzrakstat man personīgi, ka jums interesē šī informācija, es jums aizsūtu saiti, vai nu skenējiet kodu, nākat iekšā botā, paši lasat, ja, un tad jau es redzēšu, un es uzrakstīšu jums, un vai mazums, ja būs vajadzīga palīdzība, tad noteikti palīdzēšu un izvedīšu cauri visām lietām, kas ir jāsakārto. Tā kā uz tikšanos ekosistēmā, visi laipni gaidīti, viss tas jums varētu ļoti labi noderēt, un es zinu, ka noderēs, tā kā lai jauka diena un pagaidām uz redzēšanos.